brīnumu apziņa. Tas stāvoklis, kurā tu spēj nonākt, tad, kad tev var parādīties pilnīgi jaunas iespējas, pilnīgi jauni resursi, pilnīgi jaunas variācijas dzīvē. Brīnuma apziņa tad, kad tu esi arī savienojies ar šo savu smalko realitāti, jo tur ir ļoti daudz īsceļi. Ja šeit brienot pa matērijas džungļiem un kaut kur mēģinot izsist visu caur fiziku, caur fizisko darbību tikai, tad bieži tajā vienkārši jāpadvada daudz laika. Taču, kad tu savienojies ar šo smalko realitāti, to, kas tepat pieejams mūsu augstākajos smalkajos ķermeņos, burtiski mēs varam kārtot lietas pilnīgi citā līmenī, kur jaunas sakabes, jauni krustpunkti, jaunas variācijas, jauni kontakti, jaunas pievilkšanās. Tev atliek atrast sevi kaut kādu vienkārši jaunu stāvoklis ar dziļās elpas, ūdens, pirts, kustību, deju praksēm un iznākt ārā no šīm praksēm, atgriezties mājās no šīta retrīta un tev vienkārši sāk notikt lietas. Tev ir atbrīvojies kaut kāds šķērslis, tev ir atbrīvojies kaut kāds bloks, tev ir nojaukušās kaut kādas sienas, kaut kādas neticības, un tu vari vienkārši doties savā jaunajā brīnumainā dzīvē.